kompakts frontālais iekrāvējs ar labu kravnesību. Mūsu jaunais Walker Nelson VL44 pieejams gan ar kausu, gan ar dakšām. Frontālais iekrāvējs ir īpašs ar to, ka viņš lokās pa vidu kā ķirzaka, attiecīgi ir ļoti mazs apgriešanās rādījus kā Mercedes. Liela priekšrocība ir ātrā sakabe. Tas nozīmē, ka jūs varat nomainīt no kausa uz dakšām principā sekundžu jautājumā. Priekšējais tilts pielāgojās esošai gruntī, attiecīgi nekādi pampaki, kalniņi, bedrītes netraucēs jums lēzeni virzīties pa būvobjektu. Pārvietošanās ātrums šim aparātam ir 20 km/h, kas ir diezgan svarīgi būvobjektos, lai pārvietoties no punkta A uz punktu B. Vēl mehāniķi man teica, ka viņam esot pašizlīmeņojošais, planējošais kauss, kas attiecīgi stāv visu laiku. Tā kā tu viņas atstājis, ceļot strelu augšā lejā, kauss attiecīgi stāv tā, kā viņš stāvēja. Protams, kā traktora tehnikai ir pieejams kardāns, pa vidu attiecīgi bloķējošais diferenciāls. Vadība ļoti viegla, ar vienu džojstiku varat vadīt kausu uz augšu, uz leju, uz sāniem, sagāzt. Šeit ir tā podziņa, ko gudrie mehāniķi teica. Walker Nelson tādā ziņā visas kabīnes taisa plus mīnus vienādas, tikai, protams, svaigākas, smukākas. Tāpēc, ja esi braucis ar 20-gadīgu Walker Nelson, tad varēs braukt arī ar šo.